Man šodien uzdāvināja lilijas. Es gan es teikusi, lūdzu, man puķis nedāviniet. Tos klēpjas rozes un lilijas noteikti ne. Šitā ir lilija, bet šī ir tik interesanta. Man tā vien gribas teikt ķeizarkronis, bet ir jau ar kā ķeizarkronis. Vai turbānis. Un tas jau ir ķeizars. Tas sultānis. Vai ne? Jums nav ko darīt. Man te uzdev jautājumu. Ko man atbildēt, ja kāds saka, ka mēs negribam ar ģimeni tur braukt uz sajietiem un tirgiem un pasākumiem? Es saku vienkārši es negribu. Jo jūtīgiem cilvēkiem tādā varā nav ko meklēt. Viņi jūtas draņķīgi. Citreiz mīļā, mieru un labad mēs daudz ko daram to, ko mēs nemaz negribam. Bet kāpēc? Kāpēc? Mums jādara tas, ko mēs negribam. Mums noteikti tas nav jādara. Un tad kāds diriģē un jūs klausat? Jums jāiemācās dzīvot ar savu galvu. Kurš te labāk par jums pašiem zina, ko jūs gribat vai ko jūs negribat? Bet tad vajag zināšanas gan. Māksla ieklausīties sevī, māksla uzklausīt citus. Es protu uzklausīt jūs. Un jūs uzklausat arī mani. Un paldies par tiem labajiem, mīļajiem vārdiem, ko es tagad saņemu. Gan šeit, gan Ventspils tirgus laukumā. Un tas jau ir sasniegums. Ventspilniekiem grūti nāk ar tiem labiem vārdiem. Paldies par to. Es arī jūs mīlu. Un cik labi paliek, ka tie vārdiņi tev nāk ārā. Nevis iesprūst. Un tā sirsniņa labāk daudzās, tā ritmiskāk. Nav jāuztraucās, ko citi pa to teiks, jo kas tiem citiem pa daļu. Tā ir jūsu dzīve. Un ja šodien, neceļās tās rokas, tad rīt arī ir diena, un galā pēc nedēļas arī daudz ko var izdarīt. Nevajag pārcensties. Tie, kas tā briesmīgi pucē tās mājas un tīra un mazgā un berž, to gan es tā saukšu par šizofrēnisku paranoju. Tam cilvēkam kaut kas nav kārtībā, jo var atrast arī citas nodarbošanos, un tur jau nemaz tik netīrs nav. Un kā mana oma teica, no netīrības vēl neviens nav nomiris, no pārlāk lielas tīrības gan. Šais laikos labi zina, ka tā ir ķīmija, kur lieto par daudz. Nevajag pārcensties. Cik viegli ir dzīvot, vienkārši dzīvot. Un cik skaisti ir, kad no rīta atmosties agri, kad putniņi dzied, kad viņš pieklaužās. Man daudz. Cik kurš var panest? Vai cik no mūsu mājās grib apmesties? Visi nē. Tik daudz es nevaru. Mums katram jāapzinās, kur ir mūsu spēja robežas. Mēs piedzimstam, mēs noteikti neesam parādā vecākiem, un vecāki nav parādā mums. Un kas ir aktuāla tēma, ka tagad ir izaudzināti bērni, kuri kļuvuši pieauguši, un viņi domā, un viņi tā ir audzināti, ka tas, kas pieder vecākiem, tas jādod bērniem. Nē, bērniem jāatrod savs ceļš, un viss ir jāizdara pašiem. Vecākiem savu pelnīto, savu sūru grūto sakrāto ir tiesības terēt nost. Un viss. Vai tie zelta gabaliņi ir tik svarīgi? Vai tā ir dāvana? Es saprotu, ja mīļotais vīrietis vai sievietē dāvina gredzenu, tam gredzenu nozīme, to sauc par sadarināšanos un laulības gredzenu. Bet ar visu citu gan ir jāuzprovē, gan ir jāpatīk. Tad jau to nēsātāji tomēr blakām vajag, un tas noteikti nebūs nekāds pārsteigums. Un ja tām omām ir kaut kas tāds, ko grib atstāt mazmeitām, tad dodiet tagad. Nevis sakiet, kad es nomiršu, tad jūs dabūsiet.
Bet ja jūs to nenēsājat, dodiet. Ja jums to tagad nevajag, dodiet projām, iepriecināt, vajag tos savus pēcinācējus. Bet naudiņu gan nevajag dot. Tā ir pašiem jānopelna. Šie izlaistie, izlutinātie puisīši, kas 17 gados lieto narkotikas tabletes un nav pieredzināti pat miskast iznest. Bēdīgi. Es vakar vienu tādu redzēju. Jā, es izgāju sētā un pateicu, ka manā sētā nesmēķē, nedzer, nespļaudās un nebakst arī telefons. Pagāja kāds laiks, viņš izgāja ārā, viņš te gaidīja vienu. Viņš vēl nav pilngadīgs. Bet deguns jau debesīs. Ko gan viņš ir iedomājies? Nu, un tur ir tie žēlotāji, tā mammīte, kur viņš žēlo, un tā omīte, kur žēlo un dod no savas pensijas. Man arī ir bijuši tādi dīvaini zvani, kad omīte zvana un saka, cik mazdēliņam grūti dzīvu. Es prasu, cik tad mazdēliņam gadu? No 25. Un kur tad viņam grūti? Nu, viņam katru dienas darbu jāiet. Tā kā anekdota, vai ne? Bet tas ir dzīvē. Tas ir dzīvē. Kas ir vīrišķība? Nu, vīrietim seksīgākais orgāns noteikti ir smadzenes. Tad gudrs vīrietis ir vīrišķīgs vīrietis. Bet gudrības saistās ar zināšanām, ar grāmatlasīšanu un ar pieredzi. Nu, vēl jau ir tā suga, kas saka, ka viss ir muļķi un viņi ir vienīgie gudrie. Bet ir pilnīgi otrādi. Nu, tā viņš tā sevi mierina, ja? Žēl. Pilnīgi veltīgs mūžs. Un ja cilvēks ar to savu dzīvi neprot apieties, tad viņu vienkārši noņem no skatuves. Un to mēs arī pēdējo gadu laikā ļoti labi pieredzam. Tikko tu necienīgi izturies pret sevi, pret citiem, lai pasaka, tev ir apnicis, no tā tev paņem prom. Lūdzu, nemētājieties ar vārdiem liekiem, jo kā jūs pateiksiet, tā ar jums notiks. Un nevainojiet tur kādu citu. Virs mums ir lielais spogulis. Ir patiesības un taisnīgam laiks. Esiet gudri, mierīgi, prātīgi un nesteidzieties. Un tad jums izdosies šo laiku pārdzīvot. Mēs to darīsim kopā. Atā.